Tātad updates. Nakts pagāja ļoti mierīgi. Kebabnīcā ar korķinieciņu mani priecīgi šorīt sagaidīja, ka korķim jau ir bērnu barjeru priekšā logiem, zin kā mazums kās. Tātad te mēs redzam, ka korķīts vēl joprojām ir vienā gabalā. Aleluja. Viņi reāli ar kebabiņu ļoti mierīgi stāvēja visu nakti, un kebabs arī, viņi ap divi saprata, kāpēc viņi te ir. Tā, paskatīsimies, kādi viņai ir super skaisti pupiņi, tie jau ir daudz pilnāki. Viņi vispār varētu piedalīties pupiņu skaistuma konkursā, man liekas. Stripi bīstami dzelteni, es teiktu, ka viņš ir 6,8, nu pa lielam, kas mums dod laiku vai nu šonakt vai nu rīt, tas ir līdz 48 stundām. Bet tagad startējiet intuīciju un sperat ārā pirmo, kas liekas, būs puisīts vai meitenīte. Palīdzēšu jūsu čujam. Tātad pirmais kumeliņš korķītim ir lilopēds, jā, reku baby lili. Atgādina kriukšķinīti. Man liekas, ka vienkārši 1-1. Un te mēs varam jau iztēloties, kā kriukšķinīti izskatīsies, ka viņa būs liela. Nu, tur pat nav tāds, oi, kāda viņa varētu būt, jo viņai pat ir visi mammas refleks, viss. Bet jā, ko es gribēju teikt? Tātad pirmais kumeliņš ir meitenīte, otrais kumeliņš ir Kanna. Tātad Kanna ir puisītis, reku te viņš ir tikko piedzimis. Nu, šitie ten video bišķiņ garāk, jo es viņas izgriezu no korķīšu stāsta. Tā kā mēs bišķi vairāk pastīsimies. Starp citu, redzat, cik interesanti, Kanna bija ļoti gaiša, ka viņš bija kā kumeliņš. Un tagad ir šitāds. Tie, kas skatās un domā, kā korķis vispār varēja izspiest tādus lielus bērnus no saviem būdam tik maza. Es atgādināšu to, ka viņa ģenētiski nav maza, tikai fiziski, jo viņa ir no dvīņiem. Viņai nebija vietiņas kājņām, viņai zemā šasī, bet lielā zirga rāmis un vispārējais. Un tātad rekur utenieks. Atceraties Kokčiku? Tātad tas bija korķīša trešais bērniņš, tātad viņai ir Lilija, reku Utomārs un Kanniņa. Tagad laižat brīvgaitā savu čuju un ņuhu un sakat, būs puisīts vai meitenīte un kādā krāsā, jo jūs tagad esat svaigi redzējuši, ko korķis māk tur uzcept tai savā krāsniņā. Tas, ka kumeliņš būs nenormāli talantīgs un skaists, mēs zinām jau tagad, jo tas ir korķa paraksts. Nu, tur savādāk nav iespējams. Bet puisīts vai meitenīte un kāds dzimums. Te es reku no rīta izlaidu gūstakiņus. Jūs iet ārā spēlēties, jā? Tu sauc pārējos? Ko? Jo, tu sauc pārējos. Kebab! Kebab, nečurpā. Tu arī nemaz nekur tā neskrien, jā? Jo. Jums jāiet sameklēt pārējie bērni. Ja? Redzat, kāds jums smuks ābeļdārziņš iedoši? Es arī gāju caur ābeļdārziņu šortkatā paskatīties, kā viņi satiksies ar pārējiem iezemiešiem. Kebabs ļoti nesmuku savām garajām kājām aizgāja pirmais, jo viņš droši vien nevarēja sagaidīt, ka viņš satiks savu mīlestību. Nu, viss kārtībā. Viņa pupainā dvēseli jau viņi atkal ir rekonektējušies. Ķirsīts tur vienkārši ne pa tempa vidu, jo viņi vienmēr visur ir ne pa tempa vidu. Un Ķirsīts ir riktīgs tīneidžers, viņai 2 gadi ir, bet viņai vispār ir grūti laiki, jo viņai ir jāvāc mazie bērni, viņi kalpo salamī pa lielam, un šodien es redzēju, ka korķis viņas. Puiši šito vajag uz palēninājumu. Nu labi, beigās. Bet skatoties, kāds man ir labs kadrs. Tas bija šorīt, jo parasti dārziņā bija salamī bērniņš, bet tagad arī Lilija savējo tur ir nosviedus reku blakā. Nu, ja neskait, ka Ķirsītim vajadzēs kaut kādas, nezinu, skolas psihologu apmeklēt, ir ļoti smieklīgas tur visādas situācijas. Tam pat varētu uztaisīt atsevišķu šito sēriju par Ķirsīša auklītes karjeru.